Es domāju, es atnākšu no armijas, varēšu mierīgi apprecēties baznīcā. Nu, tie bija tādi saltīgi nolūki. Bet īstenībā tas bija tāds Dieva plāns. Mani sauc Andrijs, un es esmu Rīgas domā pērminders, nu jau vairāk kā 12 gadus, man liekas. Iesim apskatīties Rīgas domu. Šeit mums ir durvis. Tās mēs parasti uz dievkalpojumu viņas stāv jau atvērts. Nu, tā sanāca. Kaut gan es nebiju tajā laikā vēl ticīgs, bet nu, tā, kā es saku, Dievs mani aizved uz armiju, kurā es gāju, iesveic mācību izgāju. Tas bija tīri īstenībā tādos saltīgos nolūkos, jo man negribējās vakaros sēdēt un tīrīt telpas. Es domāju, es atnākšu no armijas, varēšu mierīgi apprecēties baznīcā. Nu, tie bija tādi saltīgi nolūki. Bet īstenībā tas bija tāds Dieva plāns. Tagad es esmu Rīgas domas draudzē. Nu, man liekas, jau no 2008. gada. Ja man tā atmiņa neviļ. Pirmā meitiņa bija jau pavisam maziņa, kad mēs ieradāmies šeit. Un, kā jau es teicu, es kalpoju pa pērminderi jau no 2012. gada. Nu, tas ir altāra puika, kas palīdz mācītājiem tādā vienkāršā valodā. Tur mums ir aiz altāra mums ir Mēnarta kapela. Tur notiekās parasti rīta dievkalpojumi darbdienās un sestdienās, 8:00. Un tur arī es sestdienās arī parasti kalpoju tur. Protams, ka svarīgākā kopiena man ir ģimene. Un tad tāda garīgā kopiena man ir doma draudz, kurā es varu garīgi uzpildīties, satikties ar draudzes locekļiem un kopīgi parunāt par dažādām lietām, tēmām. Tāpēc, ja ir mazliet tāds sirds aicinājums, jo Dievs runā caur sirdi, tad es aicinātu atsaukties tam aicinājumiem. Nu, lai nebūtu tā kā man, kad būtu jāaiziet cauri armijai, lai uzklausītu to aicinājumu. Tā kā mīļi gaidīt 7. aprīlī Rīgas domā uz iesveic mācību.